Jau vairāku 10 gadu laikā sabiedriskais transports mūsu pilsētā spēlē lielu lomu, savstarpēji savienojot vairākus Daugavpils mikrorajonus, un, protams, pasažieriem regulāri parādās jautājumi, komentāri un vēlmes. Uzņēmuma Daugavpils satiksme dispečeri ikdienā saņem lielu zvanu daudzumu no klientiem, kuri zvana dažādu jautājumu dēļ. Piemēram, kā atrast sabiedriskā transporta sarakstu, kāda ir biļetes cena, kā arī uzzina par braucamajām biļetēm un kur tās var iegādāties, kā tikt no viena mikrorajona uz citu un daudz citu jautājumu. Vidēji dienā saņemam ap 30 zvaniem. Protams, ir dienas, kad to skaits ir lielāks. Piemēram, ja ir izmaiņas kustības sarakstos vai slikti laika apstākļi, vidēji viena zvana ilgums ir līdz 7 minūtēm. Vārdu sakot, līdz 30. oktobrim uzņēmuma mājaslapā notiek aptauja, kuras mērķis ir uzzināt Daugavpils iedzīvotāju un viesu viedokli, kā arī saņemt rekomendācijas, kā var uzlabot piedāvāto pakalpojumu klāstu. Sijā Daugavpils satiksme mērķtiecīgi virzās uz to, lai padarītu sabiedrisko transportu ērtāku un pieejamāku. Tāpēc ir svarīgi visi viedokļi. Daloties ar savu pieredzi, jūs varat palīdzēt uzņēmumam labāk izprast, kāda veida izmaiņas ir nepieciešamas, lai uzlabotu pakalpojumu kvalitāti. Tas neaizņems daudz laika. Aptauju ir iespējams atrast uzņēmuma mājaslapā www.satiksme.daugavpils.lv sadaļā aptauja. Tā ir anonīma. Kā arī tuvākajā laikā uzņēmuma mājaslapa tiks ļoti modernizēta, kas ļaus klientiem vieglāk atrast nepieciešamo informāciju. Tiks izveidots čats, ar kura palīdzību katrs varēs atrast atbildes uz visiem jautājumiem, kas ir radušies.